Šī ir pēdējā 15. mūsu ekspozīcijas telpa. Un tā ir veltīta laika periodam no apmēram 1900. gada līdz 1914. gadam. Te ir kā saprasēts kopā tas, ko mēs redzam no izteikta jugendstila tā franču versijā, līdz pat pašiem pretējā stila izpaudumiem, tātad neoklascisms un kam veltīta ir visa šī viena siena. Tāpat arī pat lustras šeit, katrā telpas stūrī esošā lustra iemieso kaut kādu citu periodu. Gan visvairāk šeit ir pārstāvēti franču priekšmeti, gan mēbeles, gan arī stikla izstrādājumi, un tikai viena lielā bufete pārstāv Rīgas jugendstilu. 19. gadsimta beigās bija jūtams, ka historisms savu laiku ir pārdzīvojis, jo historisma prasītā greznība, kičīgais interjeru pārkrājums ar mēbelēm un nekādus priekšmetiem, tas ir cilvēkiem bija apnicis un izsauca pilnīgi dabīgu pretreakciju. Pirmie mēģinājumi atrast kaut ko jaunu bija Anglijā 19. gadsimta 60. gados, un Viljams Morris ir kļuvis par šīs pretreakcijas galveno personāžu. Tātad 860. gadi, kad nāca jau paziņojums, ka apkārt redzamā stilu karuseļa raibums un ka tas viss ir kičs, ka tas ir nepieņemam un ir vajadzīgs kaut kas, kas būtu savāktāks, gaumīgāks, mākslinieciskāks un kas izrietētu tieši no mākslinieku un no amatnieku prasmes. Un tāpēc arī Viljama Morisa vadībā radās kustība, ko nosauc par māksla un amats. Tie bija pirmie mēģinājumi protestēt, bet tā īsti tas izvērsās par jaunu pretreakciju ap 1890. gadu. Un tas notiek vienlaicīgi vairākās vietās Eiropā, un tomēr pats pirmais objekts, kurā nepārprotam parādās jaunā stila iezīmes, ir beļģu arhitekta Viktora Ortā celtā māja, tas saucais Tassela nams Briselē. Un ar to iezīmējās jauna stila, tas sauktā jugendstila parādīšanās. Pats apzīmējums jugendstils, tas attiecās uz vācu valodā runājošām zemēm un arī Latvijā. Tas ir pieņemts, bet, piemēram, Francijā to sauc par Art Nouveau, jaunā māksla, un Krievijā sauc par stiļu modern vai vienkārši modern. Bet vienīgā kopīgā iezīme, kas stila sākumā visu savienoja, ir mīlestība uz īpatnēju ornamentiku, uz īpatnēju formas uzbūvi. Un šī forma ir liekta, plūstoša, tekoša, ar sasprindzinājumi kādā noteiktā punktā, lai atkal tecētu tālāk. Un tā ir ļoti īpatnēja ornamenta matērija, kurā ir kā savijās kopā augu ornamentiem piemītošais vīgums ar kaut kādu iedomātu abstraktu ģeometrizētu formu. Un arī šajā Tassela mājā, tad 893. gads, tas parādās visur. Jebkura līkne, vienalga, vai tas ir kaut kāds kāpņu balsts, vai tas ir mēbele, vai tas ir margu režģu kalums, viss ir šajās dīvainajās tekošajās formās. Un 893. gads arī ir kā tāds simbolisks lūzuma brīdis, tajā brīdī sāk iznākt arī Anglijā mākslas žurnāls Jauns Studio, un šajā žurnālā darbojošais grafiķis Obrijs Bēclīs kļūst par tādu arī savu veidu šī stila ikonu. Un, protams, Parīze. Parīzē šī stilam piemītošā vība parādās kaut vai arī jau mākslinieka Toulouse-Lautreka darbos, bet pēc tam tas viss tādā tīrā veidā, spožā veidā parādās arhitekta Gimāra, Ektora Gimāra celtnēs. Un vienīgi īpatnēja lieta ir šī stila pieņemšana, jeb nepieņemšana dažādās zemēs. Ja, piemēram, Briselē tas samērā plaši attīstās, Francijā publika izrādījās tāda konservatīva, un tāpēc arī Gimāra ieceres parādījās tikai dažu mākslas mīļotāju savu namos, jeb arī Parīzes
metro ieejās. Ar laiku tas viss ir kļūst pārkārtīgi slaveniem darbiem, bet tobrīd tie bija atsevišķi izņēmumi. Taču katrā ziņā arī Parīzē, tad, kad 1900. gadā notiek vispasaules izstāde, varēja konstatēt, ka jugendstils jau ir vadošā parādība. Un tā nodaļa, kas ir veltīta lietišķi dekoratīvai mākslai, tā praktiski visa ir jugendstilā. Un arī slavenais restorāns Maksims, kas parādās Parīzē un joprojām ir slavens, ir, zinām, mērā saistīts ar šo 900. gada izstādes tapšanu. Mūsu ekspozīcijā vislabāk ir pārstāvēta franču dekoratīvā māksla, un tajā ir divi lieli vārdi – Louis Majorels un Emils Galē. Abi ir darinājuši mēbeles, ja precīzāk darinājuši mēbeļu metus, ko pēc tam izpildīja viņa darbnīcās, kaut arī viņi visus tos parakstīja pēc tam ar savu uzvārdu. Visiem virsū vienā stūrītī ir rakstīts vai no Majorel vai Galē. Un tas viss savukārt saistās nevis ar Parīzi, bet ar Nancy pilsētu. Nancy pilsētā tiek izveidot 20. gadsimta sākumā tāda darbnīca, ko vēlāk nosauc par Nancy skolu, un kas apvieno veselu rindu meistaru, kas darbojās šajā jugendstila virzienā. Un Louis Majorels ir izcilākais no šiem meistariem, jo viņš arī rada priekšmetus, kas ir kā mākslas darbi. Viņa pretenzijas ir ļoti augstas. Viņš arī uzskata, ka meblēm jābūt ir tādā pašā līmenī kā 18. gadsimtā, un tāpēc tam visām ar roku darināti kokgriezumi, ļoti smalkas arī zeltītas, bronzas, dekoratīvas aplikācijas, tāpat kā tas bija rokoko laikā. Un dažkārt pat mēbeļa formās parādās kaut kādi viegli izliekumi, kas ir kā viņi sasaista ar 18. gadsimtu. Un Majorela darināts arī ir šis galdiņš. Un pilnīgi obligāta lieta visās Majorela mēbelēs ir intersija. Atkal, zinām, sasaukšanās ar 18. gadsimtu un ar rokoko laiku. Un arī šeit tajā vieglajā kājas izliekumā mēs kaut ko redzam, nedaudz spokojamies no 18. gadsimta. Otrs Nancy meistars ir Emils Galē, kurš vienlaikus ir gan ražojis mēbeles, gan arī radījis pilnīgi tādu jēdzienu jugendstils stikls, franču jugendstils stikls, un Galē vāzes, Galē stikla trauki ir tāds savu veidu etaloņu jēdziens. Un arī šajā te no 4 daļām sastādāmajā izvelkamajā galdiņa komplektā arī mēs redzam Galē parakstu. Taču pats galvenais, kas darīja Galē slavenu, bija īpatnējs stikla izstrādājuma tips. Varbūt arī vienkāršāki varianti, bet klasiskais Galē radītais variants ir tas, kur stikls sastāv no 2 slāņiem, no 2 kārtām, ko uzklāja vienu uz otras, un pēc tam virsējo slāni izslīpē. Izslīpē tādējādi atstājot kā fonu to iekšējo stikla kārtu, un līdz ar to rezultātā rodās tāds zināms gaismēns efekts. Viss šīs vāzes viskaistāk izskatās tad, ja viņas skata tā kā vitrāžu ar apgaismojumu no aizmuguras. Te parādās jugendstils tajā savā klasiskajā variantā ar tekošām izliektām formām, gan pašiem priekšmetiem, gan arī dekoram, kas tam ir likts virsū, un pie tam arī atrodot ļoti interesantas krāsu gammas, tādas pavisam netverams pārējais no violeta palēku uz zaļgan palēku, bet arī dažkārt neatsakoties no citādiem efektīgiem akcentiem. Un šeit Nancy darbojās vēl 2 brāļi, Augustins un Antoans Domi, brāļi Domi, kurš tādā nedaudz līdzīgā stilā, un vēl arī meistars Delats, kur izstrādājumi arī šeit ir, un vēl Legrā, meistars Legrā, kurš galvenokārt glezno uz vāzēm, ļoti bieži viņš attēlo ainavas, kokus, kaut kādas izkūstošas miglā, ļoti atbilstošas jugenda prasītām, tādām dīvainām, netveramām, dekadentiskajām noskaņām. Un katrā ziņā var teikt, ka tagad mums jau ir izveidojusies diezgan plaša kolekcija no šī te Nancy pilsētas produkcijas, kas pārstāv tādu diezgan lielu diapazonu gan formās, krāsās, gan arī pašu meistaru dažādos
motīvos. Par ārkārtīgi izplatītu mēbeļu tipu jūgenstila laikā kļūst vitrīna, jo vitrīna nepieciešama, lai varētu parādīt visus šos skaistos stiklus. Un šī vitrīna nav parakstīta, bet mēs viņu nopirkam Nancy. Tas nozīmē, kā viņi tika izgatavoti 20. gadsimta sākumā. Tā viņi tur 100 gadus ir nostāvējusi un gaidījusi to brīdi, lai nonāktu rundālē. Un te mēs redzam varbūt vēl vairāk nekā Majorela darbos, kurš tomēr tāds samērā solīts un simetrisks. Mēs redzam jūgendstilu tādā savā galējā izpausmē ar tieksmu uz asimetriju un uz tādu dīvainu siluetu, kurš liekas pilnīgi salaužam mēbeles formu un funkciju. Savādāk virzienā jūgendstils attīstās citās zemēs. Piemēram, Anglijā 19. gadsimta beigās jau skotu dizainers un mākslinieks Charles Mackintosh rada atšķirīgāku formu. Viņš nelieto tikai liekto līniju, viņš viņu apvieno ar ļoti izteiktām vertikālēm un horizontālēm. Viņš ļoti īpatnēji spēlējās ar tādu ļoti izsmalcinātu līkņu rotēli, ko piedāvājam vēl papildināt ar ļoti izsmalcināts kolorīts, gaiši pelēks, sudrabs, pistācija zaļais, balda rozā. Un līdzīgā veidā attīstās arī ļoti plaša jūgendstila strāva Austrijā, Vīnē. Ne bez šī Mackintosh iespaidu tādu mākslinieku kā Jozefs Hopmans vai Jozefs Marija Olbrichs rada jūgendstilu, kas var likties tā parastā pieņēmuma pretstats. Tur nav nekādu liektu līniju. Viss ir pakļauts kvadrātam un taisnstūra formām, kuras tiek saliktas tādās garās ritmiskās rindās, un ar to vien rada kaut kā tā dīvaina maģiski iespaidu. Vācijā jūgendstils ārkārtīgi izplatās. Un 1896. gadā Minhenē iznāk žurnāls Die Jugend, kas arī tad devis ir jūgendstilam viņa apzīmējumu. Un pirmie mēģinājumi parādās Minhenē, tādā Bavārijas vidē, kur būtu tautas temperaments ir vairāk tam atbilst. Un tas ir tieši šī plūstošā, tekošā jūgendstila forma, kur tiešām tad Vācijā arī iegūst to savu galējo izpausmu. Un 1901. gadā piedāvājam vēl šis jūgendstils iegūst tādu īpaši izkoptu un ļoti atbalstītu variantu, kad Hesens Darmštats lielhercogs Ernsts Ludvigs izveido Darmštatē mākslinieku koloniju, uzaicina vairākus slavenus mākslinieks un arhitekts, to skaitā Jozefs Marija Olbrichs pārceļās uz Darmštati un lielā mērā ietekmē visu to, kas notiek vēlāk. Arī beļģu arhitekts Andrij van de Velde arī pārceļās uz Vāciju un turpina tur savu darbību. Tā kā vācu jūgendstils ir ļoti dažāds, lielā mērā viņš pakļauts ir tieši šim tekoši vīgajam variantam. Tagad, ja mēs pastāmies, kas notiek Latvijā. Latvijā varbūt zinām novēlošanos, bet galvenokārt vācu jūgendstila iespaidā arī parādās jau 19. gadsimta pēdējos gados pirmās jūgendstila celtnes un līdz arī pirmais jūgendstila dekors. Ornaments, kas joprojām dažkārt saglabājies, ir ēku kāpņu telpās, maru kalumos, arī daži dzīvokļu griestu veidojumos. Un līdzīgi kā Parīzes izstāde 900. gadā it kā apzīmogoja to, ka jūgendstils ir galvenais, tā 1901. gada Rīgas 700 gadu jubilejas izstāde parādīja to pašu, ja jūgendstils ir uzvarējis. Un pēc tam nāk tas viens ļoti efektīgais jūgendstila izrāviens, kas Rīgu ir padarījis slavenu. Starp 1903. un 1906. gadu top civilā inženiera Mihaila Eizensteina radītās celtnes Alberta ielā un citur, kas ir savu veidu galējā kulminācija jūgendstila izpratnē. Eizensteins ir ļoti spēcīgi iespaidojies no Vīnes paraugiem un dažos gadījumos pat nevis no paraugiem, bet no projektiem, kuri savu pārspīlētību dēļ tādi nekad nav tikuši realizēti. Un, piemēram, Leipcigas arhitekta Georga Vinšmana projekts, kā to noskaidroja profesors Krasniņš, ir burtiskā veidā pārcelts uz vienu no Alberta ielas namiem. Un šeit ir gan tekošā līnija, gan arī parādās fantastiskas maskas, parādās arī kaut kas it kā no klasiskās ornamentikas, kaut kādas konsoles un kronšteinu un antīkās frīzes, viss sajaukts vienā tādā dīvainā, raibā, dramatiskā masā.
Šī ozolkoka bufete nāk no Rīgas. Un atspoguļo to, ka Rīgā tajā laikā bija ļoti daudz galdniecību, kur strādāja gan vācu, gan latviešu, gan krievu meistari. Un tas ir tāds caurmēra Rīgas jugendstila piemērs, un kā vienmēr šīs bufetes tiek taisītas komplektā ar vēl lielo ēdamu galdu un krēsliem. Un mēs šeit varam parādīt arī kaut ko, kas jebkurā bufetē bija obligāti, traukus, un kaut arī porcelāna mums šeit nav daudz. Piemērs slavenajai Kuznecova fabrikai, kura, protams, arī 20. gadsimta sākumā pārgāja uz šo te izliekto tipisko jugendstila ornamentu. Jugendstils ienāk ārkārtīgi plaši cilvēku sadzīvē, un būtībā 20. gadsimta sākumā nav neviena lietojama priekšmeta, kas varētu izbeigt jugendstila stilizācijai. Nerunājot nemaz par vāzēm, šeit ir meistara Legrā raksturīgais apgleznojums, virsglazūras apgleznojums ar emālijas krāsām. Vai tālāk, piemēram, sudraba kaluma darbi, veidekļi, kur sasniedz ārkārtīgi lielu izsmalcinātību. Un jugendstils joprojām ciena rūpīgi roku darbu, un, piemēram, šeit ir grāmatas iesējums, kurā ne tikai ir dažādi materiāli apvienot, ieskaitot ādu ar zelta spiedumu, bet šeit pat iestrādāt vēl ir šāda metāliska viņeta, kas ir uzlīmēta visam virsū. Vai, piemēram, galdarī komplekts, kur, protams, visi spali ir šajā tekošajā jugendstila ornamentikā ar augu motīviem. Un, protams, pat pelntrauks tiek taisīts jugendstila formā un ar jugendiski izlocītu sievietes figūru. Un, protams, arī dzerot liķieri, visam jābūt ir viena komplekta izturētā stilā. Šis mazais rakstām galdiņš nāk no Anglijas un arī rāda to, ka Anglijā jugendstilam nav tik izteikti pludlīnija, arī ornaments vairāk tiecās uz tādiem vertikāliem stiegrojumiem, kuriem tikai atsevišķi dažas liektas līnijas nāk kā papildinājums. Kā jebkurā stilā, tad, kad viņš sasniedz savu kulmināciju un ir pārspīlētā formā ieraugams, rodās pretmets. Un tā tas bija arī jugendstilā, un pie tam šis pretmets nāca ļoti ātri. Un tāpat kā 19. gadsimtā kritizēja historismu par viņu pārmērībām, tieši tas pats notika ar jugendstilu. Ļoti daudzi sabiedrības cilvēki, inteliģents, nepieņēma jugendstilu kā pārāk ornamentālu, pārāk egzaltētu, pārāk arī kaut kādu kosmopolitisku, un radās dažādi veidi iekrāsotas pretstrāvas. Viena no tām saistās ar arhitektu un teorētiķu Paulu Šulci Naumburgu, kurš radīja jēdzienu dzimtenes stils. Šulcs Naumburgs bija tieši tas, kurš teica, ka nevajag aizrauties, īpaši Vācijā nevajag aizrauties ar kosmopolitisko jugendstilu, ar viņa tekošajām pārspīlētajām formām, ka vajag skatīties atpakaļ, kārtjoreiz atpakaļ uz to, kas ir raksturīgs un kas ir bijis skaists un vērtīgs Vācijai. Un Šulcs Naumburgs to ieraudzīja Gētas laikmetā, 18. gadsimta beigas, 19. gadsimta sākums. Gēta un Šillers bija tie atslēgas vārdi, un viņu laika arhitektūra un māksla tika uzskatīta par ideālu paraugu. Tieši Šulcs Naumburgs to sakompilēja kopā vēl ar citiem vācu arhitektūras paraugiem, piemēram, viņa iespējā arī vēlā baroka arhitektūra ar mansardu jumtiem kļuva par ļoti iecienītu formu. Un paralēli šim Šulcs Naumburga dzimtenes stila variantam attīstās otra pretreakcija. Un tas ir tā sauktais neoklascisms. Tad jau kuro reizi cilvēki vīlušies kaut kādās pārspīlētībās ķerās pie antīkā mantojuma. Un ja Vācijā tas ir mazliet līdzīgi tā kā pie Šulca Naumburga, arī dažādi 18. gadsimta beigu parauga atdarinājumi, tad īpaši efektīgu formu tas sasniedz Krievijā. Jo Krievijā tātad 905. gada revolūcija rada sabiedrībā šoku un rada vilšanos, varbūt arī tādā sociāla politiskā attīstībā, un notiek tāda pat skatīšanās atpakaļ
uz zelta laikiem, kā tas bija Vācijā, tikai Krievijā. Tas ir kaut kas tāds kā Puškina laikmets, 812. gada kāda uzvara pār Franciju, un tiek paņemts nevis klasicisms, bet ampīra formas. Un laikā no jau 905. gada līdz Pirmam pasaules karam top skaistas pilis, villas un pat bankas, kas ir precīzi krievu ampīra arhitektūras kopijas vai tādas arī elegantas variācijas par tēmu. Un tas pats izpaužās arī mebļmākslā, un arī šeit mēs varam parādīt ļoti skaistas priekšmetus no šī Pēterburgas neo-ampīra. Lūk, mēbeļu grupa, kur atspoguļo šo dīvaino pret jūgens stila pārmērībām vērsto virzienu neoklascismu. Un šī mēbeļu garnitūra liekas tā kā būtu viss kopā tapus. Patiesībā galdiņš ir franču ražojums no laika ap 910. gadu, un tajā pašā laikā apmēram ir tapis šis spoguls un abi šie krēsli. Šie krēsli, kas ir Pēterburgas ražojums un it kā tipiski ampīra laikam, bet, protams, ka īstā ampīra laikā nekad nebūtu likts virsū tik daudz rotājumu, nebūtu katra brīvā plakna un katra šķautne noklāta ar kaut kādu dekoru. Tā ir arī tā pārspīlētība, kas arī neoklastismu ietvaros rāda, ka tā ir tāda savu veidu nostalģiska mīlestība uz pagātni un vēlēšanās salikt virsū pēc iespējas vairāk stila elements. Arī šis pulkstenis, kas ir tapis Pēterburgā, pieder neoklastismam, precīzāk neoampīram, un tāpat kā šīs vāzes. Tas savukārt ir franču ražojums, bet tas ir tieši tas pats, it kā ornaments ir ampīrisks tajā pašā laikā. Tā forma ir pārspīlēta kaut kādā veidā. Arī tur mēs jūtam pat kaut ko no jūgens stila, kas ir blakām paralēlā strāva, apvienojuma ar ampīrisko ornamentu. Tas viss skar arī Latviju, jo Latvijā situācija ir līdzīga kā Krievijā. Tas ir 5. gads, daudzas muižas tiek nodedzinātas, un vācu muižniecība it kā meklē aizmiršanos pagātnes tēlos. Un vēl arī Kazdangas muižas īpašnieks barons Kārlis Mantēfels uzaicina tieši Šulcu Naumburgu, lai atjaunotu viņa Kazdangas pili, bet arī tāda arhitekta kā Vilhelms Bokslavs ļoti skaisti piekopa šo te neoklascismu stilistiku un būvē no jauna pilis, kas liekas, ka būtu bijis celts pirms gadiem 200. Un tas nav vienīgais veids, kā jūgens stils sašķeļās, pārveidojās, jo paralēli ir arī cilvēki, kur turpina jūgens stilu piekopt līdz Pirmajam pasaules karam, bet arī tādi, kuri jau uztausta kaut ko no modernismu, uztausta kaut ko no tā, kas būs modē 20. gados. Un to vidū varētu minēt arhitektu Pēteru Bērensu, kurš izgājis cauri ir visādām stādījām, sākot ar Darmštats koloniju ar tīru jūgens stilu un pēc tam pārjot arī uz neoklascismu un beigās jau īstenībā pasaules kara, jau uztaustot tik racionāls un funkcionāls formas, kādas pēc tam tālāk viņš var attīstīt 20. gadsimta 20. gados.